Savas izvēles lauva zvaigznājā dzimušiem būs izdarīt vienkārši un pat ar sajūsmu. Liksies, ka nekas nevar būt vieglāks, kā izdarīt izvēles, taču tūlīt pat pēc izvēļu izdarīšanas var uzmākties šaubas, bailes, prātuļojumi, vēlme pārdomāt, vēlme atteikties no šīm izvēlēm. Tad šeit jāsaprot, ka noteikti svarīgi pirms izvēļu izdarīšanas vienoties ar sevi. Lai vai kas iesim līdz galam, jo mēs gribam redzēt, kur mums tas aizdīs, ko mums tas iedos, lai nebūtu pēc tam jānožēlo. Taču, ja tomēr gadās, ka pārāk spēcīgi uzmācās bailes, šaubas, neticība, vēlme iziet no izvēlēm, tad ir vērts vērsties pie kādiem speciālistiem, meistariem, kas palīdz apstiprināt iekšējās sajūtas vienā vai otrā virzienā. Citādāk būs diezgan sarežģīti izkustēties vispār, jo nemitīgi liksies, kur būtu vajadzēja tomēr iet uz priekšu un palikt pie savas izvēles, un atkal būs grūti izdarīt citu izvēli. Taču tiem, kuriem pietiek pašiem iekšējā spēka, intuīcijas, un kuri jau ir atstrādājuši spēju just, var droši arī šo izvēli mainīt. Lai arī, un tas nevienmēr nozīmē vislabāko rezultātu. Un šeit tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas labi vai slikti, tas tikai nozīmē to, ka intuīcija, iekšējā sajūta, gaišucība, kas pašiem izstrādāta, iedod vienu vai otru virzienu, svarīgi apzināties, ka viss ir pieredze, viss notiek caur pieredzi, un virzība un attīstība tieši tāpat arī tālāk notiek caur pieredzi. Lauva zvaigznājā dzimušiem jābūt uzmanīgiem attiecību jautājumos, neizteikts vārds vai atkal izteikts vārds, kāda ego rīcība, uzgriezta mugura, spēja, reakcija var izraisīt ilgstošu problēmu virknējumu, ko var būt sarežģīti atrisināt. Tamdēļ ir būtiski novirzīt savu uzplaiksnījošo enerģiju kādos vai radošos, vai sportiskos, vai finansu iegūšanas procesos. Kas tas ir, pat nav svarīgi. Svarīgi, lai jūlija laikā un vēl arī pusaugustā īpaši pievērst uzmanību tam, kā emocionāli un no sava ego prizmas tiek izspēlēts virzības gan caur darbību, gan caur vārdiem, gan izteiksmu, gan komentāriem attiecību virzienā. Labāk, vairāk klusēt, šeit jāsaka, klusēšana zelts būs noteicošā. Taču tieši pretēji ir sociumā iziešana, vai tā ir caur sociālajiem mēdījiem vai fiziski. Tur gan droši var izteikties un pati, liekas, kad vajadzētu paklusēt, tad šeit ir īstais laiks teikt visu. Lai kur tas arī aizvestu, tas noteikti būs vērtīgi, jebkurā gadījumā, kas attiecās uz veselību. Veselība var visādos veidos likt par sevi manīt, un līdz ar to jāsaprot, ka jāapzinās savas izvēles un izvēļu sekas, un līdz ar to jāvelk arī laiks savu organismu iepazīšanai un izpratnē, kas tad viņam
ir vairāk nepieciešams, kas atkal mazāk, un mēģināt izveidot kādu rutīnu, kas liek justies labāk. Un atlikšana šeit noteikti nebūs vietā, jo tad šī te, kā saka, par sevis manīšana, liks just sevi aizvien biežāk un intensīvāk. Būtiski pievērs uzmanību attiecībām ar vecākiem. Šeit lielu lomu izspēlēs vietas padoms, atbalsts, klātesamība, un tas var būt gan vienā, gan otrā virzienā, gan dažiem apusēji. Tām dēļ, līdz ko ienāk šī sajūta, impulss vai atgādinājums, kā domforma, būtiski vai uzrakstīt, vai pazvanīt, vai pat vislabāk apciemot, iespējams. Un šeit nevajag satraukties, pārspīlēt, vajag sakot šīm sajūtām, tas noteikti nav tāpat vien. Arī raksturīgi būs dažādi redzējumi, zīmes, caur dzīvniekiem, gan praktiski, gan caur sapņiem, gan simboliem. Un šeit arī, ja tas rada saikni un sajūtu, tad ir vērts meklēt izskaidrojumu. Pretējā gadījumā vienkārši pateikties, ka daba apliecina savu klātsamībā, tad daba iedod savu atbalstošo enerģiju virzienā, kurā jūs dodaties. Un kā pēdējais, būtiski atcerēties pateicību. Pateicība spēlēs lielu lomu, tā ir kā ekvivalents salīdzinājums dzeram naudai restorānā, kur esat saņēmuši rūpes, labu ēdienu, īpašu uzmanību. Un attiecīgi šeit arī, lai arī turpmāk nākot un arī būtu šī energo apmaiņa, un tas izlīdzinātos enerģētiski un karmiski, ir būtiski šīs pateicības gan vārdiski, gan domās, gan enerģētiski. To būtu vērts ielāgot un katru rītu iespējams uzsākt ar pateicību sev. Un attiecīgi arī savā ikdienā iesaistītajiem.